Nu jā, es šoreiz vairāk tā nedaudz filozofiskāk par to jautājumu, paskatoties ne tik konkrēti, jo, ja skatījos pēc iepriekšējiem runātājiem, un arī pēc auditorijas, un arī pēc prakses dzīvē, ja, ka bieži vien, ja saskarās ar datiem, tad gan klienti, gan jebkurš cilvēks grib sagaidīt tās atbildes diezgan precīzas un skaidrs, kā tad ir vai nav. Bet ar tām datu aizsardzību ir tā, ka tur tiešām viss ir vērtējams un ļoti daudz lietas ir vērtējams. Protams, ir kaut kādas jomas, kurās jau tas regulējums ir detalizēts un tur mēs varam vadīties jau pēc kaut kādiem priekšrakstiem un pateikt, kas ir pareizs, kas nav pareizs. Ja, bet lielajā vairumā tomēr datu aizsardzību nav iespējams pateikt balts vai melns un tur ir jāattīst tā savu izpratni par to datu aizsardzību, lai spētu tos lēmumus pieņemt un nosvērties tam balansam uz kuru vai vienu vai uz otru pusi. Jā, vēlreiz varbūt tās, ja es sev tur kā runātāji neiepazīstināju, tad Divo Krievs man sauc, jā, arī personas datu speciālists, certificēts un praktizējošs, jā, arī brīvajā laikā arī biznesa augstskolas turības lektors, tā kā kaut ko arī citiem pamāc. Pēc iepriekšējā, es gan domāju, laikam šoreiz vajadzēja stāstīt par piekrišanām, bijusi lielākā šī te ažiotāža, bet tālu es neesmu ticis no tām piekrišanām un pie tiesiskiem pamatiem es esmu palicis. Un pēc kā es izvēlējos šoreiz to tēmu, man gribējās vairāk likt jums rosināt, domāt arī par citiem tiesiskiem pamatiem, kurus varētu izmantot datu apstrādē, jo kā arī norādīja jūsu principā reakciju un arī ikdienas šī te pieredze par to, ka diemžēl, bieži vien arī to piekrišanu vienmēr apstājās tas tiesiskā pamata noteikšana, un tāpēc arī praksē rodas tās situācijas, ka tie tiesiskie pamati ir neprecīzi noteikti, un tad tas atkal rada tālākās problēmas varbūt par nelikumīgu pat datu apstrādi, ja nav precīzi viņš noteikts, un tāpēc gribēju iepazīstināt varbūt atbildes, diemžēl, nebūs uz jūsu jautājumiem, ja, tādā veidā, ka es tagad varēšu pateikt konkrētas tēmas, bet vismaz to ceļu, kā domāt un kā nonākt pie tās pareizās atbildes, tas ir tas mans mērķis. Un es gribēju jūs vairāk iepazīstināt ar vienu no pamatiem, kas ir arī pēc nosaukuma prezentācijas redzams tāda likumiskās intereses, kuru kādos gadījumos izmantot, ja, kas būtu jāņem vērā, lai mēs saprastu, vai šo tiesisko pamatu var izmantot. Šeit ir nedaudz uzskaitījums, tāds ļoti saīsināts un izvilkts, tas varbūt galvenās lietas no fiziskā personu datu aizsardzības likuma direktīvas. Šie te tiesiskie pamati, klasisko datu apstrādē, nerunājot par sensitīvo datu apstrādi un par kodu apstrādi, ja, tad 6 pamata šie te tiesiskie pamati, kuri mums ir jāmeklē, lai mēs, ja mēs datus apstrādājam, lai varētu uzskatīt, ka šie datu apstrādi ir likumīgi. Pirmais ir mūsu pieminētā piekrišana, kur bieži vien arī kļūdaini viņu piemēro un kā arī Datu valsts inspekcijas pārstāvi norādīja, ja, ka piekrišana, ja mēs skatāmies pēc būtības, viņai jābūt ir brīvai, aktīvai. Brīvs nozīmē ir reāla izvēles iespējai jābūt, ja, kad nevar uzspiest, ko arī inspekcijas pārstāvi minēja, ka par šīm darba attiecībām, kāpēc tur riskanti ir šo piekrišanu uzstāties, jo darba attiecībās, darbinieks gribēs, lai viņi neatlaiž, viņš piekritīs jebkam droši vien, kam jūs tur iedosiet. Ja, kaut vai viņi būs tur uz atsevišķas lapas uzrakstīt, ja, tāpēc vienmēr jāizvērtē, vai tā piekrišana tiešām brīva. Otrs ir, ka viņai jābūt aktīvai, ar aktīvu darbību. Ja, tad, ja mēs runājam, nevienmēr rakstiskai, ja, bet ko varētu, es gan nepiekrītu varbūt Datu valsts inspekcijas pārstāvjiem, ka nevarētu arī pierādīt nerakstiskas piekrišanas, jā, droši vien var, bet grūtāk, bet kā pierādīšanas pienākums varētu teikt, droši vien pārzinim ir, tad jums pašiem ir jāizvērtē tas. Bet aktīvi nozīmē to, ka jums ir jāieliek tas ķeks tajā kvadrātiņā, nevis jāizņem, pieņemsim ārā, jā, kas jau vairs nav aktīva piekrišana, brīva. Un kas ir vēl svarīgāks ar piekrišanu, ka viņai jābūt informētai, kas nozīmē, ka man jābūt ir pilnīga informācija par to, kam tad es piekrītu un kam tie dati tiks apstrādāti. Ja jūs šos visus varat izpildīt priekšnosacījums, ja, tad droši uz šo piekrišanu varat izmantot kā tiesisko pamatu, bet bieži vien jau ir tā, tiešām, ka jūs līgumos ieliek iekšā kaut kādā 8. lapā, kad es piekrītu tam ar maziem burtiem tam un tam, un tad droši vien rodas jautājums, vai tā tiešām brīva piekrišana, tāda, lai viņš būtu izvēles iespēja, lai viņš tiešām apzinātos, ka viņš tādu dod, viņš būtu izlasījis to, par ko es droši vien arī varētu apšaubīt. Bet tāpēc droši vien nevajag nokārt galvu, mums ir vēl 5 citi pamati tiesiskie, ja, kurus var izmantot, un es pat teiktu, vajag izmantot, un tie pārējie pamati 4, atkal ir tādi, piekrišana ir tā balanss meklēšana starp šīm individu interesēm un komercsabiedrības interesēm vai valsts iestāžu interesēm. Un tur ar šo piekrišanu tas individs pats tā kā nobalansē to, vai viņš uzskata, ka tas viņam vajadzīgs ir šāda veida datu apstrāde, viņš uzskata, ka tas mērķis ir
priekš viņa, kad ja šādā veidā dati tiks apstrādāti, ja viņš to neuzskata, viņš uzskata, ka tas balans ir pārmērīgs, ka tie dati nododam par daudz, viņš vienkārši nepiekrīt. Tātad tur tiek tā robeža tiek tādā veidā kontrolēta. Nākamie 4 pamati, kas ir līguma saistība izpildes, likuma noteikto pienākumu veikšanai, datu subjektu vitāli svarīgo interešu aizsardzībai, kas tur veselība bija, un dzīvība un sabiedrības intereses un publiskās varas uzdevuma izpildē. Šie tie gadījumi, kad likumdevējs ir mūsu vietā, tā kā šo balansu jau atradis. Mums nav arī pašiem jābalansē. Likumdevējs ir pateicis, ka šīs te intereses ir sabalansētas ar individa un datu subjekta tiesībām un viņa interesēm, un kad mums nav vēlreiz jāprasa datu subjektam piekrišana par to, vai es drīkstam apstrādāt datus šādiem mērķiem. Tad valsts ir pateikusi, ka tas ir ok, tad mēs ar to arī sadzīvojam. Ja? Un tad ir šis pēdējais atstāts, es teiktu, ka varētu teikt droši vien, ka visplašākais pamats, no tāda aspekta atkal interpretācijai pakļautais pamats, tas ir atstāts, tad atvērts jautājums, kurā mēs tad paši varam vērtēt šīs te divas puses, šo te balansu starp šīm. No vienas puses ir šī komersanti vai no valsts iestādes puses šīs viņa intereses, par valsts iestādes gan tur būs atsauce, un no otras puses ir šis te individs un datu subjekts šīs intereses, ja, vai ir šis balans nodrošināts. Ja. Un šī ir tā ģenerāla klauzula, kur vienas atbildes, protams, ka nav, jo katra situācija ir pilnīgi atšķirīga, un katrā situācija ir jāvērtē atšķirīgi šīs te lietas. Nedaudz par regulējumu. Es tikai tā, kurā vietā tas ir minēts, ja, tātad fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. daļas 6. punkts nosaka šo te pamatu, kurš skan, tad ja datu apstrāde nepieciešama, lai ievērojot datu subjektu pamattiesības un brīvības realizēt pārziņu vai trešās personas likumiskās intereses, kurai personas dati ir atklāti. Ja, tad te ir redzams, ka ir jābalansē šīs divas abas puses pārziņa intereses un datu subjektu intereses. Arī direktīva mums par šo pašu nedaudz varbūt savādāk noformulēts tas jautājums, bet pēc būtības ir to pašu saturu sniedz. Un es jau esmu ieskatījies progresīvi arī regulas. Var teikt, ka pēdējā redakcijas tekstā var jau būt kaut kas vēl grozīsies līdz publikācijas brīdim, kamēr vēl nav publicēta, nevar teikt, bet arī tur šis pamats ir saglabāts, ja, un arī atstāts ar tāds atvērts šis te jautājums, lai gan, cik es skatījos iepriekš, ka vienu brīdi bija parādījusies doma, ka valstīm varētu atļaut pašām regulēt šīs te intereses, vēl noteikti kaut kāds priekšraksts, ja, bet beigās tad ir palicis viņš tikpat atvērts, kā bija iepriekš, atstājot šo te balansu meklēšanu uz pārziņu pleciem. Tātad, pierādīt pēc tam, ka viņš ir meklējis. Par publiskajām iestādēm jau iepriekš bija tā izpratne tāda, ka publiskās iestādes zem šī tiesiskā pamata apakšā tā kā nepakrīt un nevar uz viņu pamatoties, jo viņu pamats ir iepriekšējais pamats, 5. pamats, kas ir valsts šo te publisko funkciju veikšanu. Ja, jo valstī, principā, no citu neko nodarboties nevajadzētu iestādē ar to, kas viņai deleģēts. Un tad viņai tas pamatojums pietiek ar to. Un regulas teksts arī to tiešā tekstā arī pasaka, kad valsts publiskās iestādes jau šo atsaukties nevar, ka viņām jāizmanto šis te iepriekšējais tiesiskais pamats, kas ir saistīts ar publisko funkciju veikšanu. Un vēl nedaudz par to atkāpu, kad praksē, kad piemēro šo 6. punktu, ir divas galējības. Viena galējība ir tāda, ka baidās no šī 6. punktu piemērošanas un pat necenšās viņu interpretēt un kaut kādā piemērot. Un ir, protams, redzēt arī otra galējība, ka viņu izmanto, lai aizpildītu visas robas. Un, kad kaut kur nevar palikt apakšā, tad paliekam zem 6. apakšā, ja, un tad jau tur visiet apakšā. Droši vien abas galējības nav pareizas. Pareizi droši vien ir piemērot pēc iespējas atbilstošāko tiesisko pamatu, ja, kur var piemērot. Kas ir notiek ar šo tiesisko pamatu, ja ir izvēle kritus uz šā tiesiskā pamata izvēle, tad ir jāveic šī līdzsvarošana, ja balans meklēšana starp šīm divām interesēm. Tātad vienas pusē tiek nostādīts šīs te pārziņa intereses, vai arī, kā mums arī gan regulas, gan likuma teksts pasaka, arī jebkuras trešās personas pamatotas intereses un likumīgas intereses, un savukārt otrā svara kausā, tad mums jānostāda šīs datu subjekti intereses, ja, kur dati tiek apstrādāti. Ja, tātad intereses un pamatiesības ir pamatbrīvības. Nedaudz vēl par to interešu jēdzienu, kas tieši ir datus šī te pārziņa vai trešo personu interešu jēdziens tajā pusē, kas attiektos. Tātad ieinteresētība apstrādē ir kaut kāds labums, ja, vai labums, ko gūst no datu apstrādes šis te apstrādātājs. Ja, tātad viņam ir interesi šos datus apstrādāt, lai to radītu kaut kādu pievienoto vērtību un iegūt no tā kaut kādu materiālu, varbūt nemateriālu arī kādreiz labumu. Ja, kas ir jābūt par šīm interesēm, bet tas ir vispārējais princips, bet šeit viņš vēl vienkārši izpaužās vairāk, ka tāpat kā jebkuram mērķim ir jābūt
pirms tam nodefinētam precīzi, pirms mēs tos datus apstrādājam, tā arī ir jābūt arī šīm te interesēm. Pašam priekš sevis pārzinim ir jāsaprot, kas tās ir pa interesēm, kuras ir tās viņa intereses šos te datus apstrādājot. Ja, un nepareizs ir tā izpratne, ja, ka mēs vispirms apstrādājam tos datus un tad domājam, ja, kad ja būs pieprasījums no inspekcijas puses, tad domās, kā to pamatot, kas tās pa interesēm. Ja? Bet tā godīgā prakse, godprātīgā prakse un godīga attieksme datiem nosaka to, ka mēs jau pirms tam izvērtējam šīs intereses, un tad, ja mēs tiešām esam pārliecināti, tad mēs šos datus apstrādājam. Interesēm jābūt ir reālām un pamatotām, tās nevar būt kaut kādas nākotnes nekonkrētas intereses, ja, ka mēs apstrādāsim varbūt nākotnē pēc 10 gadiem, tad dati noderēs, un tāpēc mēs viņus apstrādāsim. Tad viņām jābūt uz doto brīdi konkrētam mērķim, jābūt, kāpēc mēs viņus izmantosim, kur mēs viņus tos datus izmantosim, ko mēs ar viņiem darīsim. Otrs aspekts, kas vēl pie interesēm, tieši pie trešo personu un pārziņu interesēm, ir svarīgi, tām jābūt likumiskām interesēm. Tas nozīmē, ka ja pat par sevi interesi jau ir nelikumiska un saistīta ar kādu nelikumīgu darbību veikšanu, tad principā šis vērtējums jau vairs var nenotikt, jo šī data apstrāde vienkārši nebūs likumīga, jo kaut vai tas būs pretrunā šim te pirmam principam, ja, ka data apstrāde jābūt likumīga. Kas būs varbūt interesanti tālāk, es runāšu tur par datu subjektu interesēm, ja, tur savukārt šis likumības jēdziens nav minēts, līdz ar to tur atkal šīs intereses, kas datu subjekta. Otrajā tajā svara kausā jāliek ir tur varbūt arī nelikumīgās intereses, ja, kas ir atsevišķos gadījumos būtu jābalansē un jāvērtē. Te es varbūt vairāk nedaudz pieminēt par datu pārziņu interesēm, varbūt tur tik daudz nav, tur tās intereses varbūt plašas. Kaut vai, ja mēs runājam par uzņēmējdarbības veikšanu, tā ir tā komercdarbības brīvība, ja, un komercdarbība pakalpojumu sniegšana, ja, kas ļauj mums kā komersantam vēlēties to klientu vairāk, viņam to pakalpojumu sniegt labāku, ja, un tam līdzīgi, ja, kas ir jau šie pamatojītā interesi. Bet kas tur būtu interesants šim punktam, kur dažreiz nepievērst uzmanību tik liela, kad šeit var tikt vērtēts arī trešo personu intereses caur pārziņu prizmu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka pārziņas varētu domāt ne tikai par sevi šos datus apstrādāt, bet arī par sabiedrības, piemēram, interesēm, kas varbūt arī atsevišķos gadījumos var notikt. Kaut vai viens piemērs, kas bija par šīm trešajām interesēm, jāpiemēram, ka lielās korporācijas publicē savās mājaslapās arī vadības, augstāka līmeņa vadības atalgojumu. Tādā veidā īstenojot gan pret darbiniekiem šo te interesi, lai redzētu caurspīdīgumu kompānijā, gan arī pret sabiedrību iespējams, ja tā ir kaut kāda veida nes to message, kad šajā kompānijā viss ir caurspīdīgs, viss ir godīgi un tam līdzīgi. Ja, tātad šī interese, jo kompānijai varbūt pašai par sevi nebūtu nekāda pamata un interesi tur to publicēt, bet tādā veidā viņi apmierina šo te sabiedrības kaut kādu pamatoto interesi, ja, kas arī varētu būt tiesisks pamats šeit datu apstrādē. Ja. Ko tur vēl varbūt likt vēsturiski vai citu veidu pētniecība arī varētu būt zem šīm te interesēm un vispārējās sabiedrības intereses, ja, vai trešo personu intereses, tādas, kas mums ir standarta izpratnē, kas sabiedrībai varētu būt svarīgi, dažādi nelikumīgi darbību novēršana, piemēram, ja viens uzņēmums redz, ka tur aploksņa algas maksā, piemēram, cits uzņēmums, viņš varētu viņus publicēt tieši šo informāciju trešo personu vārdā, ja, tātad sabiedrības interesēs, ja, un tādā veidā, kas varētu arī būt šī balansa viena puse, ja, tur, pieņemsim, lai novērstu nelikumīgus nodarījumus turpmākos. Vai arī kaut kāds cits specifisks intereses, piemēram, bērnu apdraudēšana, lai to izbeigtu vai pārtrauktu šāda veida. Kas savukārt jāvērtē ir no datu subjekta pusē, jāliek tajos otrajos svara kausos. Te ir varbūt tāda interesanta lieta, ko regula atrisina šo te problēmu jautājumu. Arī 29. panta darba grupa bija atzinusi, ka direktīvas teksts bija kļūdains gramatiski, un ja tā formāli lasīja to tekstu, tad tur iet runa, ka otrajos svara kausos ir jāliek tikai datus, arī līdz ar to arī mūsu datu aizsardzības likums pārņēma šo regulas varbūt neprecīzo tulkojumu tekstu, un pēc tā gramatiski lasot šo tekstu, sanāk tā, ka otrā svara kausā datu subjektu puses ir jāliek tikai pamatiesības un brīvības, ja, ko arī direktīva nosaka, datu subjektu pamatiesību un brīvību intereses, kurām. Bet arī iepriekš jau bija tas, kā es minēju, skaidrojums 29. darba grupas, kad tik šauri tas nav jāskatās punkts, un ka šeit neiet runa tikai par pamati interesēm, jo savādāk nebūtu šī te balanse starp, ja pārzinim, jebkuras intereses viņš var likt savā svara kausos, savukārt datu subjekts var likt tikai pamatiesības, ja, kas īsti nebūtu ok. Un regula ir šo jautājumu labojusi, un principā tas nozīmē, ka otros svara kausos jāliek ne tikai pamattiesības un pamatbrīvības datu subjektu, bet arī jebkuras intereses. Tātad tās varbūt jebkuras intereses uz traucējumu,
jā, ikdienas pat varbūt viņas ar pamatiesības īsti neaizskara, bet, man traucējumi, es nevaru skatīties telefonā ziņas lasīt, ka man lec ārā visādi paziņojumi reklāmas, piemēram, jā, kas varbūt pamatiesība īsti neaizskara nevienu, bet tā ir mana interese, palikt netraucētam, jā, piemēram, tam līdzīgi. Un kā jūs pieminēju iepriekš, ka šeit neiet runa par likumiskajām interesēm, tas nozīmē, ka arī jābalansē ir šīs te nelikumīgās intereses, piemēram, persona ir datu subjekts ir izdarījusi kaut kādu mazu pārkāpumu, nezinu, kaut ko tur noziegusies, bet ļoti minimāli. Un jautājums, vai tiešām nebūs pārmērīgi tagad publicēt to informāciju. Ja? Tur, nezinu, nokļūdījās, neparakstīja vienu dokumentu, parakstīja atpakaļošu datumu, ja? un tagad to, piemēram, nopublicē. Un te ir tas, tāpēc varbūt nelikumīgi interesi noslēpt, ja, tam līdzīgi, bet te ir par to balansu un par to pārmērīgu. Jo, ja jautājums, protams, kā ir plānots tos datus apstrādāt, ja, bet, vai būtu tiešām samērīgi tagad par tādu, kur viņš ir atzinis savu vainu un kļūdies, piemēram, publicēt sociālos tīklos, piemēram, vai publiski šo informāciju, ja, un vai tās sekas tiešām nebūs lielāks tam negatīvās sekas šim te datu subjektam nekā tas nodarījums pats par sevi. Ja, līdz ar to arī šajās interesēs ir jāvērtē arī šis te arī jau gadīties nelikumīgās intereses. Par to līdzsvarošanas procesu, principā, tad, kā es minēju, ja, tad vienu atbildi šeit iedot nevar, mums ir katram jāiet cauri, ir šiem te abām interesēm šajos gadījumos, ja, un tās situācijas var būt noteikti tik daudz, un katra situācija var būt dažāda gan no tā, kas ir datu subjekts pēc būtības, gan arī, kas ir pārziņa darbības sfēra, cik pārziņas ir aktīvs un cik viņam ir liela ietekme uz datu subjektu, tātad viņas var būt ļoti dažādas. Es tā kā piemēru vienkārši varbūt var ielikt dažus 3 piemērus, varbūt, kas ir tādi diskutablākie, ja, kur, manuprāt, varbūt tāds balans meklēšana būtu ok, komercdarbības jomā. Piemēram, puķu tirzniecības veikals ir uzlicis klientiem, lai viņi uzraksta anketās savus tāruņus arī tur komerciāli paziņojumu sūtīšanai, arī varbūt savu dzimšanas datumu, ja, brīvprātīgi ar piekrišanu. Un šajos gadījumos viņi, piemēram, dzimšanas dienās arī vēl papildus sūta saviem klientiem, ka jūs varat iegādāties ar ziedus par tādu un tādu atlaidi lētāk, ja tam līdzīgi. Turklāt arī, piemēram, nodrošināt ir iespēja viegli atteikties, ja, ievērot visu tātad standarts šīs te prasības, informēšanas prasības tam līdzīgi. Šeit droši vien tas balans būtu ok, manuprāt, ja, un datu subjekts apzinās, ka viņš sniedz to dzimšanas datumu, ka viņš sniedz tādam mērķim, ja, tātad viņam ir iespēja arī atteikties, ja viņam kādreiz apnīk, ka te dzimšanas dienas sāk bieži parādīties, ja, bet tātad, tur tas balans būtu ok. Cita lieta, ka, piemērs, ja, kur tas pats varbūt puķu veikals, viņam ir vēl viens sadarbības partneris, kurš ir sociālos tīklus apkalpo, un tas atsūta viņam informāciju, sasinhronizē ar viņu klientiem informāciju un atsūta ne tikai par dzimšanas dienām, bet tagad viņiem uzrodas informācija no sadarbības partnera arī par bērnu dzimšanas dienām, par vecāku dzimšanas dienām, par ballītēm, kas parādās sociālo tīklu ierakstos un tam līdzīgi. Un tiek sūtīt jau paziņojumi jau arī par šiem te pasākumiem, ja, ka tagad, jums šodien ir izlaidums, ja, atnākat arī pēc puķiem. Ja. Un te jau ir tas balans jāskatās. Tas varētu būt intereses, ja, te ir jāstāsta, kā tie dati tika iegūti, ja, vai tiešām tas datu subjekts bija vēlējies tik lielu, varbūt šo te uzmanību un tam līdzīgi. Ja, un te atkal jau būtu tā vidējā sadaļa, ja, kas jau noteikti būtu vērtējama, ja, vai šis balans tur ir iestājies. Ja. Un varbūt tas trešais, kur droši vien tas disbalans ir vislielākais, ja skatīties, ja to nevar šo datu apstrādi izprast no datu apstrādes sākotnējiem mērķiem, manuprāt, tad tur to balansu ir ļoti grūti atrast, ja tie dati tiek izmantoti šī iemesla pēc. Piemēram, ja, kur mums bija, kad valsts ieņem dienas, piemēram, gribēja kādu laiku atpakaļ no lielveikalu tīklu kartēm, ja, pieprasīt informāciju par to, kas tur iepērkās un kāds ir ekonomiskais stāvoklis, piemēram. Ja. Un te es teiktu, ka tas balans droši vien būtu grūti atrast uz likumiskām interesēm pamatot trešo personu, ja, jo kaut vai tas pats mērķis, ja, kāpēc mēs tos datus devām šim te tīkliem, ja, mēs nekad nevarējām iedomāties, ka tos datus varētu izmantot šādam mērķim, piemēram, vērtēt mūsu ekonomisko stāvokli. Piemēram, vēl vairāk ņemot vērā visus tos trūkums, ja, ka tur ir riski, piemēram, ar to, vai tiešām ir identificēta persona, vai tā ir mana nauda, varbūt tajā brīdī iedeva kādam citam to karti, kurš pirka, ja, un tātad, šie te nav šī te, sagaidāmība, ja, kad es nevarēju īsti nojaust, par ko iet runa. Un kas tad būtu mums jāvērtē tieši šajā līdzsvarošanas gadījumā, ja tie pamatfaktori, kas būtu jāizvērtē, ir tātad šīs datu pārziņa likumiskās intereses no vienas puses, ja, tātad šī ietekme uz datu subjektiem un viņu interesēm,
Un arī papildus pārziņa īstenoti drošības pasākumu, lai novērstu nepamatotu ietekmi uz datu subjektiem. Ko es gribu te varbūt ieskicēt vēl pie šī, nedaudz sīkāk būs par katru, bet arī regulas principā kontekstā un arī tās izpratnes kontekstā šo te latiņu var paaugstināt, kad var nedaudz vairāk pārziņas atļauties vaļības, var teikt, ar datiem, ja viņš nodrošina drošību augstākā līmeņa, datu subjektu tiesības pilnvērtīgas, ja, tad tas ir tas instruments, kādā veidā tiek pieļauts, kad šī te, likumiskās pārziņa un trešo personu intereses var nedaudz būt plašākas, palielināties. Ja drošība ir maza, ja drošība ir maza, tad nevarēs. Jā. Un par pamatiesībām, tur tad es jau pieminēju, tad, kas var būt vērtētas pamatiesības, tā tiesības īpašuma, komercdarbības veikšana, sabiedrības intereses un arī citas likumiskas intereses, kas tad būtu jānovērtē. Tā. Un par ietekmes datu subjektu es gribēju šo noteikti izstāstīt, kas būtu jāņem vērā ir pozitīvās un negatīvās sekas. Jā, tātad, protams, ka no tā, ka mēs apstrādājam datus, varbūt gan pozitīvas, gan arī negatīvas sekas, ja šī informācija, piemēram, tiks izpausta kaut kam, tad viņam var radīt sekas, kaut kāds diskriminēt viņu, piemēram, nepieņem darbā kādreiz citādē šos informācijas un tam līdz. Tad arī viss šīs sekas ir jāizvērtē, jāņem vērā arī ir emocionālā ietekme, jo, ja mēs šos datus apstrādājam ārpus mērķa, tas nozīmē, ka tur kaut kāds disbalans var būt, ja, un tā persona varbūt nejusties labi, ka tie dati tiek publiskoti. Ja. Riska īstenošanās ticamības aspekts jāņem vērā, cik liela iespējamība ir, ka tas risks īstenosies, ja, jo lielāka iespējamība, ka risks īstenosies, arī, jo tas ir tātad jāņem vērā, ka tos svara kausts ir arvien vairāk jāīsteno un jāizvērtē. Piemēram, varētu šeit runa būt, ja mēs datus plānojam nosūtīt uz tādu organizāciju, piemēram, uz citu valsti, kurā, piemēram, ir ļoti liela policeiska valsts, kur visi dati par īpašumiem un par tiks uzreiz nosūtīt valsts iestādēm, tātad uzzināt, ja, tad mums tas jāņem vērā, ka tādā veidā šai personai var tikt nodarīts kaitējums. Tāpat tās seku nozīmība jāvērtē, ja, jo vienā gadījumā tas sekas var būt tāds, ka vienkārši ir varbūt jāpiesakās atkārtot un jāpieprasa jaunu paroli. Citos gadījumos, ja runa par datiem, piemēram, kas ir liecinieku aizsardzības programmā noplūdīs, ja, tad noziedznieki var zināt, kur tas liecinieks slēpjas un tādā veidā varbūt pat dzīvi var ietekmēt. Ja, tad arī šīs lietas var būt pilnīgi dažādas un tas jāvērtē katrā situācijā atsevišķi. Un arī datu subjektu pamatots gaidas, ja, ko tad datu subjekts varēja sākumā, ka viņš tos datus sniedza, kāds bija viņa iespējas, kur šie dati tiks izmantot, lai tie datu izmantošana nebūtu pilnīgi cita mērķa labāk, viņš vispār nevar iedomāties, ka dati varētu izmantot, kā es minēju, piemēram, par to pašu datiem, kas vidam varētu tikt nosūtīti. Un pārziņa datu subjektu status arī, jo datu subjekti var būt dažādi, piemēram, bērni, attiecīgā valsts valodā nerunājoši, ja, tad arī tas jāņem vērā, vai šī persona domājot par viņu, šo te balansu, kāds viņu var ietekmēt, šīs specifiskās viņa īpatnības. Un arī no otras puses, arī no pārziņa puses skatoties tādam pārziņam, kuram ir liels, var teikt, kurš ir liels pats par sevi, ir jāskatās, vai viņš tiešām tās savas intereses neuzspiež. Ja, un vai viņam nav šī spēja uzspiest šīs intereses. Un drošības pasākumi, ja, tad būtu jāpārvērtē ik pa laikam, jo tā situācija var mainīties. Ja, tad datu minimizācijas standarta termins labāk apstrādājam mazāk datus nekā vairāk. Funkcionālais nošķirums, skatāmies tos datus, ko mēs apstrādājam konkrētiem mērķiem, izmantojam un neizmantojam, cenšamies viņus nošķirt no citu mērķu izmantošanas. Un jā, tas ir, piemēram, darba attiecībās, ja tad būtu ieteicams, piemēram, pie vērtēšanas iesaistīt arī darbinieku pārstāvis. Vēl ko es vienu lietu noteikti gribēju pieminēt, kad, ja runājam par šo te pamatu, šis pamats ļauj datu subjektam iebilst pret šo apstrādi. Un datu aizsardzības likums nosaka to, ka jātiek šī te apstrāde notiek 7. panta 6. punktā minētas gadījumus, datu subjekts var aizliegt savu apstrādi. Tas nozīmē, ka tā nav absolūta tiesība šo te pamata apstrāde. Šis varbūt nedaudz maldinošs izpratni, uzrakstīts tas mūsu likumā, tas nozīmē, ka it kā vairs nevarētu sniegt. Bet regula ir ļoti labi atrisinājusi, skatos šo te jautājumu, un regula ir principā pateikusi, kā ir, ja datu subjekts iebilst, un viņš uzskata, ka viņa intereses šajā gadījumā nav sabalansēts samērīgi, tad datu pārzinim ir jāpārvērtē vēlreiz šīs te intereses, un ja viņš spēja pamatot, ka tiešām viņa interese ir svarīgāka, viņš var turpināt šo datu apstrādi. Bet tas atkal neaizliedz datu subjektam vēlreiz iesniegt, piemēram, pēc kāda laika apstākļi mainījušies, iesniegt vēlreiz prasījumu, kad viņš tomēr lūdzu pārvērtēt šīs te aspekts. Ja, tas ir tas lieta. Vēl ko pārziņas var, lai balans var būt pacelt augstāk, var piešķirt, piemēram, papildus atteikuma tiesības, kas nav šīs te iebilduma tiesības, bet vienkārši pārziņas var teikt, jūs nevēlaties, jūs varat atteikties, ja šis opt-out princips no šīs konkrētās datu apstrādes.
Pārziņa vēl viens pienākums, ko es gribu, ir vienmēr jācenšas dokumentēt šo līdzsvarošanas novērtējumu procedūras, jo, ja piemēram atnāks pārbauda vai kaut vai jums tiem pašam datu subjektam būs jāpamato šīs savas intereses, tad jums ir jāspēj viņam izskaidrot, kāpēc jūs uzskatāt, ka jūsu intereses ir lielākas. Turklāt, labā praksa būtu pat informēt pirms tam šo te balansu mērījumus un pateikt, kāpēc jūsu interese ir lielāka. Turklāt, attiecībā uz regulas tekstu, regula ir gājis tālāk un pie obligātās informācijas jau principā parādās jauns ieraksts, par ko jāinformē, ja tiek izmantot šis te punkts. Tad pie datu apstrādes uzsākšanas datu subjekts ir jāinformē jau par šīm leģitīmām interesēm. Nav tā kā īsti jāinformē par šo balansu meklēšanu, kas būtu labi, ja vēl tik papildus, bet ir vismaz jāinformē, kuras tās intereses ir no pārziņa puses, kuras tad tiek izmantots kā arguments šai te apstrādē. Nobeidzot, vairākas tādas jautājumu formā, jo te tiešām apgalvojuma formā neko nevar pateikt, jo tas, kas vienā gadījumā dara, otrā varbūt nedara, bet kad mēs varam skatīties šo te pamatu un izmantot, tātad gadījumos, ja mums ir tās piekrišanas, kā mēs parasti saprotam, ne īstās piekrišanas šajos te līgumos, tad varētu paskatīties, varbūt šo pamatu labāk izmantot. Otrs gadījums ir, ja mums ir līgumā kaut kādi pienākumi ielikti, bet šo datu apstrādē, bet īsti šie datu apstrādi varbūt neiet īsti zem līguma pamatmērķa apakšā un būtu varbūt īsti nebūtu pavalkams zem šī otrā panta, kas izriet no līguma izpildes, tad arī varbūt ir vērts paskatīties šo punktu pielikt. Kas ir vēl arī uz 9. panta darba grupas atzinumos noteikts, ka šīs te intereses mums bija 3. punkts, kad var likumā noteikto pienākumu izpildi. Un šī te praksa ir tāda, ka šo punktu nevar piemērot attiecībā uz ārpus Eiropas Savienības valstu likuma izpildi. Piemēram, ja mums būtu kaut kādā Austrālijā jāizpilda likuma prasība kaut kāda, tad mēs 10 minūtes. Un tad jāizmanto būtu šis te punkts drīzāk, nekā tas. Un, ja ir arī, piemēram, valsts iestādes nav devušas konkrēts likuma nostādījums, kas man jādara, bet vadlīnijas, tad arī šis būtu tas punkts, kur būtu jābūt. Uz sabiedrības informāciju, ja ir vajadzīgs sabiedrība informēt par kaut kādām mērķu uzraudzību, piemēram, amatpersonas, tiesvedībās, kredītspējas izvērtēšanu, komerciālu paziņojumu sūtīšanu par līdzīgiem pamatiem, tad šis būtu tas. Labi, tas jums būs pieejams šīs prezentācijas, te jūs šos varat sev kā manus ieteikums varbūt, kad var šo te pamatu izvērtēt, skatīties. Labi, paldies. Es būšu pieejams pārtraukumos, tāpēc es atļaušos varbūt no sevis jautājumus noņemt nostīm dēļ laika trūkuma dēļ, jo man patiesi prieks, ka man izdevās pirms nākošā runātāja uzstāties, jo laikam ar viņa atraktivitāti sacensties nevar neviens.